Mani sauc Krista Lapiņa. 2015. gadā es pirmo reizi piedzīvoju regresijas seansu, jo depresija, vilšanās sajūta, meklējot tās atbildes par sevi un savu dzīvi, bija man novedušas pilnīgā strupceļā. Ļoti labi atceros to sajūtu, kad zūd jēga, pieaug izmisums, jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Un tieši regresija bija tas, kas man ļāva izkāpt no šī stāvokļa, jo medikamentus es nebiju gatava lietot, es vispār patiesībā nevienam neko arī neteicu, nebiju gatava teikt. Es domāju, ka varbūt tas arī daudziem ir saprotami un pazīstami, ka nav nemaz tik viegli iet un kādam stāstīt un ar kādu dalīties. Ja. Tāpēc es meklēju alternatīvas un citus variantus, un esmu ļoti priecīga, ka pēc dažādiem meklējumiem es nonācu līdz regresijai, kas patiesībā pirms 11 gadiem nemaz nebija tik izplatīta lieta pieejama. Lūk, un pateicoties regresijas seansam, principā es varu teikt, ka atvērās durvis uz dvēseles līmeni. Tā es to izjūtu. Es ieguvu šo paplašinājumu. Un kopš tā brīža regresija ir manas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Un jau vairākus gadus es ne tikai strādāju pat ar sevi, bet arī vadu šos regresijas seansus. Ja? Strādāju ar cilvēkiem, individuāls darbs tas ir. Man ir brīnišķīga pieredze, brīnišķīgi sastapti cilvēki, kas, man arī dod šīs tiesības ar jums šobrīd šeit runāties, ar jums dalīties. Un, mērķis ir, protams, palīdzēt, uzrunāt tos, kuriem tas viss, par ko mēs šodien runāsim, varētu būt noderīgi. Lūk, mēs dzīvojam 2026. gadā, kas šķiet, ir brīdis, kad informācija pārēm, bet cilvēki vienalga piedzīvo depresijas, daudziem zudusi jēga par dzīvi, tiek piedzīvots milzīgs iekšējs stress, nav noslēpums, ka tiek izdarīts ļoti daudz pašnāvības. Tas apliecina to, ka ārējie apstākļi mainās, bet nemainās fakts, ka cilvēks ir mājas kaut kam plašākam, lielākam. Tātad cilvēks ir mājas dvēselītei. Un tāpēc šo skaidrojošo lekciju es veltu visiem, kas kaut uz mirkli ir sapratuši, ka dzīve nesākas ar piedzimšanu un nebeidzas ar nomiršanu. Tiem, kas ir šobrīd depresijā, trauksmē, kas slimo un pie sevis domā, par ko man tas sots, būs vērtīgi šo dzirdēt. Šī lekcija ir mana dalīšanās informācijā un arī pieredzē, kas var palīdzēt mainīt attieksmi katram pašam pret sevi un šo eksistenci. Tas ir mans redzējums par mūsdienu civilizācijas procesiem no dvēseles skatu punkta. Tātad te es esmu apkopojusi informāciju, kas, es nebaidos teikt, balstās reālā pieredzē, reālos Akāšu hroniku lasījumos un reālos regresijas seansos. Ja? Tajās tēmās un procesos, kurus es kopā ar cilvēkiem, klientiem esmu piedzīvojusi. Lūk, tātad sāksim ar to, kas ir reinkarnācija.
lielākajā daļā garīgo mācību reinkarnācija tiek uzlūkota kā dvēseles attīstības process, ja, kas var notikt dažādos apziņas un enerģijas līmeņos. Reinkarnācija ir galvenais process, kas nodrošina iespēju dvēselē attīstīties. Ja, tas ir galvenā jēga, kāpēc dvēselīte iemiesojas. Ja. Tas noteikti nav sots, tā ir iespēja. Dvēselē ir nepieciešams iemiesoties, ir nepieciešams ķermenis, ar kuru palīdzību pieredzēt pieredzes. Visdažādākās pieredzes, tās ir gan priecīgas, gan bēdīgas, gan destruktīvas, gan pozitīvas. Pieredzes kļūst par attīstības pakāpieniem, ja cilvēks atceras sevi kā dvēseli, ja, varētu tā teikt. Nu, vai arī šī attīstība pakāpieniem nenotiek, varbūt pat degradācija var notikt, ja cilvēks neapzinās savas dvēseles vajadzības, nedzird, ja, sevi. Kas, starp citu, ir galvenais iemesls depresijām un šai jēgas zušanai par dzīvi, ja. Jo depresija, kā es esmu jau daudz kur teikusi, nav slimība, tas ir dvēseles kliedziens, ja, kas, protams, izpaužās tā, kā tas izpaužās. Nu, lūk, un ir nosacījumi un apstākļi, kas nosaka to, vai reinkarnācija notiek obligāti un bez ierunām, un ir nosacījumi un apstākļi, kas ļauj dvēselītei iegūt brīvību vai arī, teiksim, izvēlēties apstākļus. Nu, lūk, un austrumu garīgās tradīcijas, teiksim, hinduismā, vēdiskajā kultūrā, budismā, reinkarnācija ir daļa no samsāras, ja? Samsāra piedzimšanas un nāves cikls. Šī nebeidzamā reinkarnācija, ja tā varētu teikt. Ja? Šajās mācībās galvenais iemesls pārdzimšanai ir karma, vēlmes cilvēka, ja, vēlmes un nezināšana. Un tas nozīmē, ka pat ļoti garīgi attīstītas būtnes pārdzimst, kamēr nav sasniegušas šo brīvību, ja, atbrīvošanos no samsāras, kas ir mokša vai nirvāna. Ezotēriskās un jaunā laikmeta vai New Age mācības runā vairāk tā kā no vibrāciju un frekvenču un enerģiju skatu punkti. Ja. Daudzi autori māca, ka Zeme ir skola, kur dvēsele nāk mācīties. Šajā skatījumā ideja ir tāda, ka dvēsele ar zemāku vibrāciju, ja, pārdzimst piespiedu kārtā, dvēsele ar augstu vibrāciju var izvēlēties, iemiesoties, apzināti, nākt kalpošanā vai mācību nolūkos. Ja. Un savukārt kristietībā tradicionāli reinkarnācijas nav, ja. Tāpēc dvēseles attīstības, apziņas un vibrāciju koncepts var tikt apspriests tikai caur individuāliem personīgiem garīdznieku, ja, redzējumiem. Tā kā tas arī tāds moments. Un katrs pats, kurš klausās šo lekciju, var izdarīt secinājumus un izvēlēties to, kas viņam palīdz iekšēji būt mierīgākam, ja? Dzīvot iekšējā mierā. Ja? Mana personīgā pieredze, ka kristietība kādā dzīves posmā var būt laba platforma, bet ir jāapzinās, ka tas ir milzīgs egregors, un mana apziņa nebija gatava apstāties un turpināju meklējumus. Lūk, un
turpinājumā sapratīsim, kas ir samsāra un reinkarnācijas līmeņi. Vai pārdzimšana ir obligāta, un ko nozīmē izkļūt no samsāras. Ja, mēs jau mazliet kā tam pieskārāmies, bet tad, kad mēs dzirdam kādu runājumu vai lasam par izkļūšanu no samsāras, tas var nozīmēt divas sapratnes, kas varbūt ir mazliet atšķirīgas. Bet virzība ir viena, teiksim tā. Vienā variantā tas, tātad izkļūšana no samsāras būs runa par izkļūšanu no blīvā matērijas apziņas līmeņa, kas ir 3 un 4D, lai sasniegtu absolūtu atbrīvošanos no dualitātes. Un tas savukārt ir stabils 5D, un no šī stabilā 5D uz augšu. Ja? Otrajā variantā izkļūšana no samsāras nozīmē pilnīgu atbrīvošanos no nepieciešamības dvēselē iemiesoties. Ja? Piemēram, budisms tiecās uz šo otro variantu, ja? Kad apziņa pārstāja identificēties kā individuāla dvēsele, tā apzinās realitāti bez es, un tādēļ vairs nav subjekta, kas reinkarnētos. Klausās varbūt sarežģīti, jā, bet tāda ir tā doma. Šajā gadījumā var teikt, ka dvēsele izkāpj no samsāras, jo paliek tikai tīra apziņa. Bet ezotēriskajā skatījumā vairāk dominē pirmais variants, uzskatot, ka dvēsele ir mūžīga, individualizēta būtne, tā varētu teikt. Tā var pārtraukt reinkarnēties zemes blīvajās sfērās, bet joprojām turpina pastāvēt un darboties augstākos plānos. Būt brīva no karmiskas piespiedu pārdzimšanas. Tātad pats pārdzimšanas mehānisms, jeb samsāra, ir neitrāls instruments dvēseles izaugsmei. Un atkal gribas uzsvērt, ka tas nav sots. Ja? Austrumu tradīcijās dvēseles vienmēr ir bijušas samsārā. Ja? Un tā netiek uzskatīta kā sistēmas kļūda, bet kā dabisks eksistences stāvoklis, kamēr pastāv šī nezināšana. Ja? Tikmēr tas notiek. Lielākā daļa tradīciju, kas atzīst reinkarnāciju, māca, ka cilvēks var sasniegt tādu apziņas līmeni, kurā pārdzimšana vairs nav obligāta, un dvēsele iegūst brīvu izvēli. Ja? Budismā mērķis ir apgaismība un nirvāna, pilnīga atbrīvošanās no samsāras, kad cilvēks izprot, kas ir īstā realitātes daba, izdziest pieķeršanās un neveidojas iemesli karmai, attiecīgi reinkarnācijas cikls pārtraucas. Šeit to, protams, nenoformulē kā augstu vibrāciju, bet rezultāts būtībā ir tas pats. Ļoti augsts apziņas stāvoklis, kurā nav nekā, kas vilktu atpakaļ iemiesojumā. Un tā. Jā, hinduismā runā tātad par mokšu, dvēseles atbrīvošanos, sasniedzot pilnīgu vienotību ar avotu. Cilvēks ir tādā apziņas stāvoklī, ka dvēsele pēc fiziskās nāves var saplūst ar smalkāku jeb augstāku realitāti, vai arī, ja vēlas, var iemiesoties apzināti atkal kā skolotājs. Tā būs labprātīga izvēle. Ezotēriskās mācības runā vairāk par vibrāciju celšanu. Augsta vibrācija nozīmē, ka nav baiļu, vēlmju un ego struktūru. Apziņa darbojas dvēseles līmenī. Rezultātā dvēsele var teikt, mana mācību pieredze šajā dimensijā ir pabeigta.
pabeigt. Es izvēlos turpināt citur. Ja? Parasti tiek minēti vairāki priekšnoteikumi, kas nosaka šo augsto vibrāciju un iespēju izvēlēties. Tātad tā ir pilnīga atbrīvošanās no karmas, spēja dzīvot bez pieķeršanās, apziņas paplašināšanās ārpus personiskā es, dziļa iekšēja brīvība. Kad šie faktori ir sasniegti, pārdzimšana kā šis attīstības instruments vienkārši vairs nav vajadzīga. Ja? Tātad mēs saprotam, visu laiku mēģinu salīdzināt, jūs saprotat. Tad principā virziens ir viens, sapratne ir viena. Un svarīga nianse. Atbrīvošanās no reinkarnācijas nenozīmē, ka dvēsele pārstāja eksistēt. Drīzāk tas nozīmē, ka ir sasniegts stāvoklis, kurā iemiesošanās ir tikai viena no daudzām iespējām. Vienkārši nav vairs nepieciešamība mācīties caur šo fizisko pieredzi. Tā ir ļoti plaša apziņas līmeņa sapratne, ko cilvēku prāts uzreiz var arī tā kā nepieņemt. Ja. Un tātad mums ir jābūt godīgiem, ka apgalvojumi par to, ka es vairs neiemiesošos, var būt arī populistiski vai arī aiz nezināšanas, ja, jo sasniegt līmeni, lai vairs neiemiesotos, šobrīd var ļoti reti cilvēki, ja, uz zemes. Tā kā to vajadzētu tā kā tā pieņemt, saprast, ka ir lietu kārtība. Ja. Lūk. Tas, kas ir iespējams, teiksim tā, tas ir tiekties uz tādu apziņas līmeni, lai iemiesotos smalkākā apziņas līmenī, ja? Augstākā apziņas līmenī, ja tā varētu teikt. Ja? Mūsu prātam patīk šī vertikālā izpratne, ja? Bet patiesībā runa ir par smalkumu, varbūt pareizāk būtu teikt dziļumu. Ja? Lūk, tad dzīves laikā ir jātiecās uz to, lai nenonāktu atpakaļ zemo vibrāciju samsārā. Ja? Tas nozīmē, ka reinkarnācijas ciklam, jeb samsārai, ir līmeņi, jeb dimensijas. Ja? Visums sastāv no daudziem enerģijas, jeb vibrāciju līmeņiem. Ja? Te vairāk no ezotēriskā. Tāpēc ir loģiski, ka reinkarnācija ir iespējama dažādos līmeņos. Zemu vibrāciju pasaulēs vide ir ar lielu ciešanu, smaguma un ego ietekmi. Augstu vibrāciju pasaulēs valda mīlestība un apzinātība. Tātad pēc cilvēka nāves dvēsele sarezonēs ar to vidi, kas būs atbilstoša tam apziņas līmenim, kādu cilvēks būs sasniedzis dzīves laikā. Tātad tas līmenis, ar kādu viņš nomirs, ja tā var teikt. Ja? Tas viss strādā precīzi, un to apmānīt nekā nevar. Lūk. Kāpēc dvēseles sāka iesprūst šajā zemajā samsāras līmenī? Ja? Varētu teikt, ka tā ir pieķeršanās materiālajai pieredzei. Ja? Attīstoties civilizācijai, dvēseles arvien dziļāk
identificējās ar ķermeni, ar personību, ar īpašumiem, ar emocijām, jo blīvāka un vilinošāka kļuva materiālā pasaule, jo spēcīgāk veidojās vēlme. Ja? Un vēlmes ir galvenais dzinuls pārdzimšanai. Ja? Mūsdienu pasaulē stimulu ir nesalīdzinām vēl vairāk, ja, nekā senāk, tāpēc arī jaunas karmas radīšana notiek daudz straujāk. Tāpēc varētu teikt, ka šobrīd apstākļi mums šeit ir izaicinošāki. Un tāpēc arī mēs redzam, kā mēs dzīvojam un kas notiek, vai ne? Lūk, un tad ir arī ego apziņas nostiprināšanās. Ja? Agrīnās kultūrās cilvēka apziņa bija vairāk kolektīva, vēlāk nostiprinājās individuālais ego, radās bailes no nāves, radās konkurence, radās varas kāra. Ja? Varētu teikt, tā dualitāte kļuva spēcīgāka, karma attiecīgi sarežģītāka un samsāras cikls ilgāks. Un arī garīgās zināšanas, principā zuda. Ja? Daudzās mācībās runā par laikmeta cikliem, piemēram, hinduismā ir šīs jūgas, ja? Katram laikmetam savas vibrācijas, iespējas, kad sabiedrībās mazinājās šīs autentiskās garīgās prakses un mācības, ja, dvēselēm vienkārši trūka instrumentu, lai sevi atbrīvot, lai sev palīdzētu. Un parādās arī vēl tāds viens iemesls, daudz kur tiek minēts, ka iemiesojoties 3. dimensijā, ja 3D, dvēselē tiek uzlikts tāds kā aizmirstības plīvurs, ja, lai šīs mācības būtu patiešām īstas. Taču daudzas dvēseles tik ļoti iegrima tajā lomā, ja, tas plīvurs vai tas mākonis, ja, bija tik spēcīgs, ka vienkārši cilvēki aizmirsa savu izcelsmi, noticēja arvien vairāk ilūzijai, ja, kā vienīgai realitātei. Un šādi cikls, kas bija, varbūt paredzēts kā pagaidu, ja, variants vai kā tāda varbūt salīdzinoši ātra un viegla pieredze varēja kļūt par gandrīz tādu bezgalīgu labirintu. Ja? Tā tas viss veidojās. Un iemesls ir arī kolektīvā karma, ja? Tam, kāpēc cilvēki iestrēgst šajā zemo vibrāciju dimensiju samsārā. Ja? Katra dvēsele ne tikai rada personisko karmu, bet arī piedalās kolektīvajā karmā. Ja? Kāri, vardarbība, sistēmiska, teiksim, netaisnība, ja? Kad sistēma kļūst netaisnīga, piedzīvotās traumas, ja? Un daudz kas cits vienkārši masveidā ģenerē šos karmiskos mezglus, kas tur dvēseles tādās grupās, un tām grupām veidojas šī vienotā vibrācija. Ja? Un tas ir tāds kolektīvs, ja? Kolektīvā karma attiecīgi veidojās. Ja? Lūk, un budismā laikam tā kā varbūt nerunā par to, ka būtu kaut kāds tāds sākuma punkts, kas veidotu šo iestrēgumu. Par dvēseles iestrēgšanas iemesliem tiek uzskatīti vienkārši šie 3 priekšnoteikumi.
pieķeršanās, naids un nezināšana. Kamēr šīs lietas pastāv, pārdzimšana turpinās. Ja liels skaits dvēseļu masveidā ir iesprūdušas, tad to nosaka šie 3 dominējošie priekšnoteikumi. Ja? Pieķeršanās, naids, nezināšana. Dvēseles iestrēgst nevis tāpēc, ka radītājs būtu kļūdījies, nevis tāpēc, ka, kā citi saka, Dievs soda, ja? Bet tāpēc, ka materiālā pieredze ir ļoti pārliecinoša. Ego mehānisms ir ļoti spēcīgs. Apziņas evolūcija prasa daudz iemiesojums. Ir vajadzīgas daudzas dzīves, daudzas iemiesošanās, lai varētu atbrīvoties no šīs pieķeršanās, no šī naida, ja, un kļūt zinošs, lai sāktu saprast, lai parādītos šī apzinātība. Ja. Nu, lūk. Tad es gribu arī varbūt vēl bišķiņ dziļāk pastīties tādu momentu, kas arī varētu pamainīt to skatījumu uz to visu. Vai dvēselei, tā kā var pārmest šo iesprūšanu zemajā samsārā, jeb 3D matricā, teiksim tā, šajā blīvajā matērijā, kur, jā, mēs saprotam, tātad pieķeršanās, naids un nezināšana, jā, bet kur tad tas radās? Vai mēs varam tā kā, tā viennozīmīgi pārmest, ja? Tātad, kā es uz to raugos? Es uzskatu, ka pārmest var daļēji. Protams, dvēsele caur pieredžu gūšanas procesu strādā, ģenerējot personīgo karmu, ja, tad sastrādā šo karmu, un tā ir personīgā dvēseles atbildība. Tā ir katra viena cilvēka šī atbildība, ja, ar kuru tad arī ir jāstrādā. Tomēr ir arī iemiesojuma apstākļi, kas ietekmē to, ka pēc pieredzes veidojas destruktīvs. Pārmest dvēselei iesprūšanu viennozīmīgi nevar, tas nav tā īsti pamatoti, jo dvēsele iemiesojas un darbojas tajos apstākļos, kādi konkrētajā ciklā ir pieejami. Un te mēs tad nonākam pie tā, ka droši vien ir dzirdēts, ka hinduismā un arī vēdiskajā zināšanās ir aprakstīti visi kosmiskie cikli, ja? Šīs jūgas. Ja? Piemēram, Kalī jūga ir tumšais laikmets, un tā ir fāze ar smagāku vibrāciju un dziļāku nezināšanu. Tad ir zelta jūga, ja, ar ļoti augstu attiecīgu vibrāciju. Tā ir kā tāda, šie cikli ir kā tāda kosmiska elpošana, ja, tāda paplašināšanās un saraušanās. Un ja apziņa kopumā dēļ šiem cikliem, kādā cikla ietvarā krīt, ja, kolektīvā apziņa, tad cilvēkam vienam, protams, ka ir grūtāk atcerēties sevi, savu izcelsmi, ir grūtāk praktizēt, ir grūtāk strādāt ar sevi, ja, karmas ietekme ir lielāka. Un tā ir, pieredzes sarežģītība konkrētajā posmā, konkrētajā jūgā. Tā pastarpināti arī, piemēram, budisms pauž, ka dvēseles nav vainojamas, viss ir nezināšanas dabiskas sekas.
Dvēselēm nevar pārmest iestrēgšanu, ja sistēma pati darbojas cikliski. Jūgas šos ciklus organizē nevis cilvēki, bet universālais karmas un apziņas evolūcijas mehānisms, kas sakņojas radītāja kārtībā, ko sauc arī par kosmiskā ritma likumu vai citās mācībās par augstāku dimensiju inteliģenšu vadītu procesu. Ja? Tātad ezotērikā izmanto šo dimensiju jēdzienu, tāpēc saka, ka laikmetu ciklus nosaka planētas enerģētiskais stāvoklis. Ja? Uzskata, ka notiek Saules sistēmas un galaktikas kustība caur dažādām kosmiskām zonām. Cilvēce piedzīvo kolektīvās apziņas evolūcijas viļņus. Ja? Lai arī kā mēs to saucam, tas noteikti nav kaut kas haotisks, tas ir ļoti sakārtots un zināms process. Tā ir noteikta lietu kārtība, dabiskā lietu kārtība. Ja? Un aiz šīm jūgām, ja mēs tā paliekam pie tiem apzīmējumiem, stāv augstāka kosmiska inteliģence, ko mēs arī dažādi saucam. Vai par radītāju, par dievišķo prātu, logos, galaktisko centru. Tie nosaukumi var atšķirties, bet ideja viena. Pastāv hierarhija virs cilvēces līmeņa, kas uztur visuma ritmus. Tas nozīmē, ka šis dvēseļu iemiesošanās, reinkarnācijas process ir atkarīgs no šiem cikliem, no šiem kosmiskajiem procesiem. Un tāpēc mēs dvēselītēm pārmest varam daļēji. Tālāk arī bišķiņ parunāsim par to, kas tad īsti ir tā individuālā atbildība, ja, un kāpēc tomēr kaut kāda atbildība ir jāuzņemās. Ja, un tā. Bet tātad šo mēs saprotam, ka ir noteikta lietu kārtība. Un tas patiesībā ir arī tas, kāpēc man, piemēram, nepatīk tas, ka mums, principā, jau no piedzimšanas, jau no mazotnes liek visiem justies vainīgiem par to, ka mēs vispār esam piedzimuši, ja tā var teikt. Ka mums jau no piedzimšanas liek justies, gribās teikt, kā grēciniekiem. Ja? Šī sajūta cilvēkam atņem vēlmi izaugsmēji, atņem iespēju, jo tiek pateikts, ka censties nav vērts, zināmā mērā. Ja? Tas rāda šo sajūtu, ka negribas uzņemties to atbildību par savu dzīvi, jo šķiet, ka mainīt neko nevar. Un viss, tāpat ir tā, kā ir, un pārsvarā slikti. Ja? Bet mēs saprotam, ka tā nav patiesība. Un tad rodas arī tie greizie mērķi, ja, ar pilnīgi nepareizu izpratni par dzīvi. Ja, tas viss mūs ir novedis pie tā, pie kā tas ir novedis. Bet atkal mēs saprotam, ka tādi ir apstākļi. Tāpēc, es teiktu, ka tā ir tāda sapratne, kas mums var ļoti būtiski palīdzēt un pamainīt to redzējumu, pamainīt arī to jēgu par šo dzīvi, ja, par šo iemiesojumu. Tātad,
Tas, principā šie apstākļi, jā, tie ir arī, kas nosaka, cik grūti, mums veicas ar šo dvēseles izpratni, ja? Dvēseles pieredžu apzināšanos un arī ar šo darbiņu, ar sevi, ja? Šo, piemēram, to varētu saukt par karmas dziedināšanu. Zemes vibrācijas laikmets padara šo dvēseles atbrīvošanos grūtāku, jā, bet neiespējamu. Tas ir ļoti grūti un izaicinoši, bet tieši tāpēc pat daudzi svētie un jogi un apgaismotie skolotāji vēsturē parādījās tieši tādos diezgan tumšos laikos. Viņi zināja un apzināti izvēlējās, jo dualitāte spiež meklēt izēju daudz intensīvāk. Ja? Tie apstākļi, attiecīgi, viņi ir grūtāki, bet viņi ir arī no otras puses veicinoši, viņi ir intensīvāki un spiedīgāki. Ja? Un tāpēc arī saka, ka ja cilvēkam ir bezmaz grūtāki tie apstākļi, ja grūtāk dzīves situācija, uz to var paskatīties divējādi. Var sākt sevi žēlot, ja nav šīs izpratnes, bet var saprast, ka tas visticamāk nozīmē arī lielāku potenciālu. Ja? Tas, protams, nozīmē arī nopietnākas karmiskas sekas visticamāk. Bet tai pašā laikā, ja ar to tiek galā, tad var sasniegt ļoti labu rezultātu, kurā šajā rezultātā arī interesēta dvēselīte. Ja? Un atkal, ja, tas paplašina šo redzējumu, tā apziņa paplašinās un mūsu attieksme spēj mainīties, es tā ceru. Lūk, mūsdienās mēs tātad šo darbiņu ar sevi, šo strādāšanu mēs daram ar dažādu metožu palīdzību. Ir nepieciešama disciplīna, rutīna kaut kāda, ko mēs daram, lai tā kā sev palīdzētu, lai izkustētos no tās blīvās iestrēgšanas 3D matērijā. Un lai varētu uzsākties šis izaugsmes ceļš. Ja? Un var teikt, ka jau pati iemiesošanās šajā matērijā ir instruments, caur kuru mosties. Ja? Tātad tas, ko es pašā sākumā teicu, ja, ka reinkarnācija tiek uzskatīta par iespēju augt, attīstīties. Ja? Un tāpēc arī tiek uzskatīts, ka vistumšākajos laikos, piemēram, tā iespēja saglabājās vienalga. Šī apstākļi ir grūti, jā, bet iespēja tomēr saglabājas. Tā kā, tātad cilvēks varēja nenodot sevi, viņš varēja nenodot savu dvēselīti, varēja arī neveidot tik briesmīgu karmu. To tomēr varēja, arī vistumšākajos laikos. Tāpēc tur, ir tā atbildība ir no katra viena paša. Un tas nozīmē, ka šīs iespējas sevi atcerēties un augt, viņas
pastāv visos, jebkuros laikos. Viņas saglabājās jebkuros laikos. Vienkārši atšķirās apstākļi. Ja? Un, protams, ka tādas iespējas ir arī mūsdienās. Un te atkal, lai arī cik mums varbūt liekas grūti un neiespējami, iespējas ir visiem vienādas. Viss ir atkarīgs no katra viena individuālās attieksmes, izpratnes un zināšanas. Ja. Ja cilvēkam ir pieeja prātam, sirdsapziņai, apziņai, augstākajam es, jeb garam, intuīcijai, ja, tad tas viss ir iespējams. Jā, un te arī varbūt ir jāpieskarās tam, ka ļoti daudz ko cilvēks var izdarīt patstāvīgi, ja ir šis gribas spēks. Ja. Tomēr, atkal jāņem vērā, ka karmas smagums ir pietiekoši liels, un sākotnēji ir nepieciešams atbalsts no kāda, kas var padot roku. Kas ir pavadonis cilvēkam, lai palīdzētu viņam satikties ar sevi, varētu teikt tā, satikties ar dvēselīti un veidot šīs jau ciešākas attiecības, ja, ar dvēselīti. Un te ir arī piebilde, ka šī atbrīvošanās no samsāras notiek sadarbībā ar augstāko apziņu. Tad tas nozīmē, ka kādam vajag skolotāju, kāds šo atbalstu sajūt citā kaut kādā augstākas apziņas izpausmē, ja? Bet tad virzībai pa ceļam mums ir vajadzīgs sākotnēji, kas mums padod roku, mums ir vajadzīgs kaut kas, kas mums palīdz virzīties. Un tas ir absolūti normāli. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par reinkarnāciju un regresiju, par ko es sākumā teicu, ja, ka tas ir tas, par ko es gribu ar jums arī dalīties, tad regresija ir lielisks instruments, kas palīdz cilvēkam tikt augstākā apziņas līmenī, kas palīdz dziedināt karmu, atbrīvot sevi no saistībām, no programmām. Ja. Iespējas ir ļoti plašas šobrīd jau. Un tad ir svarīgi zināt, ka cikli procesus nosaka ne tikai uz planētas Zeme, bet uz Zemes tie ir īpaši asi, jo šī ir brīvās gribas pasaule ar lielu dualitāti. Un tāpēc tas viss ir tā izteiktāk. Ja? Augstākās dimensijās nav tādu galēju kritumu, tāpēc citur šie cikli vai jūgas parasti ir maigāki, bez arī tādām masveida ciešanām. Jāatcerās, ka cikliskums ir visur. Tikai ne visur dvēseles piedzīvo tik smagu aizmiršanu. Ja? Tad planētas Zemes situācija ir specifiska, un tie ir specifiski apstākļi. Un, kā jau mēs sapratām, tad mēs drīkstam un mums ir iespējas nonākt augstākos apziņas līmeņos, bet šobrīd arī pati planēta Zeme jau maina savu vibrāciju. Tas nozīmē, ka te vajadzētu arī saprast, ka tad attīstības, personīgās attīstības mērķis nevarētu būt, kaut es vairs neiemiesotos uz planētas Zeme.
jo situācija mainās. Ja? Un tāpēc ir jāsaprot, ka tas viss ir tā plašāk. Tad ir jādara viss, lai paplašinātu savu apziņu, lai saprastu, ja, ka ir citas dimensijas, arī zemākas, ja, kur var nonākt, ja dvēselē ir jāturpina šī mācīšanās šajās dimensijās. Ja. Bet mērķis var būt nonākšana augstākās dimensijās, un tas nozīmē, ka tas arī var būt, kā nonākt atpakaļ uz planētas Zeme. Lūk, tad vēl tāda lieta, kas tad organizē to aizmirstības blīvuru iemiesošanās brīdī. Ja? Kas tas tāds ir un kāpēc to vajag? Blīvuru organizē pats iemiesojuma fakts. Un šī apziņas identificēšanās ar formu. Ezotēriskajās mācībās tiek uzskatīts, ka reiz ir bijis posms, kad dvēseles viegli pārdzimušas, atcerējušās savu izcelsmi, un blīvurs ir bijis ļoti viegls. Blīvurs nav izgudrojums, tā ir radītās dualitātē balstītās dimensijas īpašība. Kā iemeslu tam, ka aizmirstība kļuvusi tik dziļa, parasti min vairākas, tādas lietas, tāda secinājuma. Pirmais ir kosmiskais izziņas likums, kas nosaka to, ka radītā realitāte ir domāta pieredzei. Ja dvēsele iemiesotos pilnīgā atmiņā, tad nebūtu īstas brīvās gribas, nebūtu mācību, spēle principā būtu bezjēdzīga. Blīvurs ir kā nepieciešams evolūcijas filtrs, ko uztur šī radītā iecerē, lai mācības būtu autentiskas, lai notiktu šī izaugsme. Ja? Vēl arī tiek runāts pār galaktiskās skolas koncepciju ar karmas padomi, dvēseļu evolūcijas hierarhijām, logos principu. Šīs augstākās dimensiju inteliģences nosaka, ka iemiesojums uz Zemes ir īpaša misija, kurā atmiņa tiek ierobežota, lai dvēsele varētu pilnībā ieiet lomā. Ja? Lai tas būtu atkal tā kā pa īstam. Ja? Vēl kā aizmirstības padziļināšanās iemesls tiek minēta kolektīvā apziņa, ja, kas izskaidro to, ka blīvurs kā mehānisms kļūst smagāks, jo cilvēce sāka dzīvot arvien egoistiskāk, radās kāri un traumas, pieauga bailes, mazinājās saikne ar avotu. Ja. Aizmirstības blīvuru blīvāku padarīja pašu iemiesoto būtņu radītā karma. Ja. Ir avoti, kur ir informācija par to, ka šo aizmirstības blīvuru organizē kādi jauni noskaņoti spēki. Ja. Kas tā kā veids manipulācijas ar cilvēces apziņu. Ja arī tā ir, mums ir jāatceras, ka šie spēki var ietekmēt sistēmu, bet viņi nevar radīt pašus visuma likumus. Un mēs zinām, ka visuma likums nosaka to, ka ir šī brīvā griba un ka ir šīs iespējas. Vai mēs to atceramies, vai mēs to tā kā liekam lietā, vai mēs apzināmies, tas jau ir cits stāsts. Ja? Un visticamāk, ja arī tādi spēki ir, tad viņiem tas viss izdodas tikai tāpēc, ka cilvēks sevi neatcerās. Un atkal mēs saprotam, ka ir nepieciešams ar sevi strādāt, lai ļauniem spēkiem nebūtu šīs ietekmes. Ja?
Lūk, radītājs organizē ciklus. Iemiesojums organizē ierobežotu prātu. Kolektīvā karma organizē plīvura smagumu. Tā mēs varētu tā kā to kodolīgi noformulēt, ja? Un tad mēs saprotam, kāda ir jēga šim iemiesojumam, kāda ir jēga reinkarnācijai. Un to, cik daudz reinkarnēties un vai tikt ārā no samsāras, tad nosakām mēs ar šo sapratni, ka mēs zinām, kādi ir apstākļi, un izejot no apstākļiem, mums ir nepieciešams ieguldīt enerģiju, laiku, darbā ar sevi. Nu, lūk. Un tad vēl mums varētu interesēt, piemēram, kurās dimensijās darbojas karma, piemēram. Un karma darbojas tur, kur pastāv dualitāte, kur pastāv ego un šīs izvēles sekas. Ja? Tad no mūsu izvēlēm, no mūsu attieksmēm, no mūsu rīcībām veidojas vai nu rezultāts, vai nu sekas. Tiklīdz apziņa paceļas virs dualitātes, karmas mehānisms pakāpeniski izzūd. Dimensiju modelis ezotēriskajā skatījumā ir apmēram šāds. 3D dimensija ir fiziskā pasaule, šeit karma darbojas visspēcīgāk, caur rīcību, emocijām, pieķeršanos, cēloņu seku likumu. Tā ir vide ar blīvu vibrāciju, kur dvēsele mācās visintensīvāk. 4. dimensija, astrālais, emocionālais līmenis, arī te karma vēl ir aktīva. Pēc nāves cilvēks nonāk smalkajā pasaulē, kur tiek izstrādātas šīs dzīves emocionālās sekas, notiek karmas izvērtējums, veidojas impulsi nākamajiem iemiesojumiem. Vēl joprojām šeit ir daudz pieķeršanās, tāpēc bieži arī notiek tas, ka tomēr pārdzimst atpakaļ 3D, nevis turpina evolucionēt. 5. dimensija, dvēseles apziņas līmenis, šeit karma sāk kļūt vieglāka, apzinātāka, nevairs kā sots, bet kā pieredzes izvēle, ja, tad apziņa jau tos uztver savādāk. Cilvēks ar 5D apziņu dzīvē jau darbojas no sirsniņas, nav ego, spēj piedot, mazāk rada jaunu karmu, un tikai šajā līmenī var sākt izjust sevi kā atbildīgu, radošu radītāju. Ja? Visādi citādi tā ir ilūzija par radīšanu, un ego tādi tīkami apgalvojumi, ka es esmu radītājs. Ja? 6., 7. dimensija un augstākajos līmeņos kauzālais garīgais vienotības plāns karma praktiski vairs nedarbojas, jo apziņa funkcionē ārpus personiskās identitātes, tad dvēsele ir brīva no samsāras. Nu, lūk, un tad jātiecas vismaz uz stabilu 5. dimensiju apziņā, ja, mēs runājam par apziņu, kas noved pie pilnīgas atbrīvošanās augstākos plānos. Jāsaprot, ka karma nav piesaistīta tikai vietai, bet arī apziņas struktūrai. Ja. Lai neatgrieztos zemajās dimensijās, nav jācenšas tā kā tiekties uz to mistisko ciparu kaut kādu dimensiju, ja, bet uz iekšēju transformāciju. Mērķis tātad nav cipars, kur mēs tā kā, kaut kādu, ja, gribam sasniegt, bet mēs ļaujamies iekšējai transformācijai, daram visu, ko varam izdarīt un skatāmies. Ļoti iespējams, ka mēs varam ļoti strauji nonākt
stabilā 5D, ja, ko mēs arī patiesībā piedzīvojam. Tā var notikt, tas ir diezgan iespējams. Ja. Tāpēc mērķis ir darbs ar sevi. Ja. Un pacelt sevi virs ego. Pacelt sevi virs egregoriem. Ja. Ieraudzīt šo ilūziju. Redzēt, ka tas viss ir spēle. Ja, un atkal jāsaka, regresija ir lielisks instruments, lieliska metode, kā mēs to varam darīt. No reizes uz reizi. Ja, ar vien paplašinot savu apziņu. Tad vēl tāds moments, arī es tā mēģinu iedomāties, ka varētu rasties jautājums, kas tad notiek uz planētas Zeme, ja jau šobrīd cilvēks var dzīvot pietiekoši augstā dimensijas līmenī, ja, apziņas līmenī. Kāpēc ir avoti un cilvēki, kas mums saka, ka planēta Zeme ir 3D un ka te nekas tik drīz tā fundamentāli nemainīsies. Ja? Teiksim, kāpēc tā? Ja? Lūk, tātad Zeme tiek uzskatīta, uzlūkota kā blīvas matērijas, dualitātes, aizmirstības, ciešanu un mācību vide. Ja? Tas ir tāds, garīgo tradīciju skatījums. Tāpēc to, jā, mēs saukt par 3D, kā ļoti ierobežotas apziņas izpausme. Tomēr tas vairāk raksturo ietvaru, ja, nevis to visu, kas šeit tiešām ir iespējams. Tas ir tas svarīgākais moments. Tātad, kamēr mēs iekšēji nepieļaujam, ka iespējams ir viss, tikmēr mēs esam ierobežoti savās iespējās. Mēs tā kā paši to regulējam. Tāpēc atkal, kāpēc saka, ka vajag censties paplašināt šo apziņu, ja? Jo tas atbrīvo un dod iespējas. Zeme ir daudzdimensiāla. Ja? Fiziski mēs dzīvojam 3D matērijā. Apziņas līmenī cilvēks vienlaikus var pieslēgties šai emocionālajai sfērai, ko ezotērikā sauc par 4D, teiksim, ja? Un arī šai garīgajai un intuitīvajai sfērai, ko apzīmē jau ar 5D. Un arī augstākiem slāņiem, ko mēs varam sasniegt caur meditāciju, caur mīlestību, ja, beznosacījuma mīlestību, caur kalpošanu. Bet nevis tādu kalpošanu, ja es ceru, ka jūs saprotat, bet ja, tas tāds iekšējs apziņas stāvoklis. Ja mēs šo saprotam un pieņemam, tad mums rodas tātad šīs iespējas strādāt ar sevi, mums parādās jēga, mums parādās mērķis, ja, un mēs varam dziedināt karmu. Mēs varam tātad šķīdināt šo blīvumu sevī. Ja. Jā, tas patiesībā tiek darīts, protams, ne tikai, bet es šobrīd runāju par regresiju, jo tas ir tas, kā es strādāju ar cilvēkiem, un kas ir veidojis arī manu pieredzi. Tātad regresija nav izklaide, regresija ir nopietnas darbs, lai atbrīvotu sevi no smagās karmas, ar vienu. Ja? Karma pati tā maģiski nepazūd. Ja?
mainās attiecības ar karmu. Cilvēks pārstāja būt automātisks programmu vergs. Ja? Viņš redz un izprot cēloņus, spēj piedot, spēj neidentificēties ar ego. Ja? Un tādā veidā ar vien, ja, mēs sev palīdzam. Tātad Zeme ir blīva matērija, cilvēka kolektīvā vibrācija ir vidēja un mainīga, bet individuālā dvēseles vibrācija var būt ļoti augsta. Tieši tāpēc zemu vibrāciju pasaulē var piedzimt augstu vibrāciju dvēseles un mainīt šo zemi, ierasties un palīdzēt mainīt šo vidi. Ja? Mana pieredze apliecina to, ka liela daļa cilvēku pat nenojauš, kas viņi ir patiesībā, uz ko viņi ir spējīgi, nezina šī iemiesojuma patieso jēgu, un tā jēga var būt gan pašu dvēseļu apņemšanās, gan iedoti uzdevumi, un tas viss cilvēkam var atklāties pa slāņiem, ja viņš sāk strādāt ar sevi, dziedināt karmu, mainīt savas pārliecības, sāk redzēt plašāk un dziļāk, sāk just savu dvēselīti. Un jā, manā pieredzē ir gadījumu, kur cilvēki nav gatavi šo par sevi tā kā zināt vai dzirdēt. Prāts turpina pieturēties pie tā, kas ir saprotams, un tas ir normāli. Ar varu neko darīt nevar un nedrīkst, ja, jo ir psihes kapacitāte, un tam visam ir jānotiek saudzīgi, tieši tādā ātrumā, kādā cilvēks to ir gatavs, un tātad, jā, tāpēc, teiksim, arī ir jāuzmanās no tādu mērķu uzstādīšanas, kad, gribas, kaut kādas īpašās spējas vai gribas, lai kāds kaut ko atver vai iedod, ja, ir jābūt uzmanīgiem. Ir jābūt uzmanīgiem, jo pirmkārt psihe var nebūt gatava, otrkārt jāsaprot, vai tas nav ego vēlmes, ja, un, sevi šajā ziņā atkal ir jāpieskata, un savukārt tas viss notiks dabīgi un tieši tā, kā tam ir jānotiek, ja cilvēks tātad mētiecīgi ar disciplīnu, ar gribas spēku virzīsies un paļausies. Un necentīsies, teiksim, iejaukties ar savu ego, teiksim tā, ja? Lūk. Tāpēc, jā, es jūs aicinu apzināties sevi kā kosmiskas būtnes, ļauties šim apziņas paplašinājumam un izmantot regresijas iespējas, lai mums visiem izdodas.